Tik tiešām ir vārds likta viceprezidentei Mārai Jakobsonas kundzei. Labdien visiem zālē vēlreiz un labdien visiem, kas mūs skatās Latvijā un varbūt arī ārpus Latvijas. Runājot par nedēļas rezultātiem, es gribētu sākt ar to, kāpēc mēs šo nedēļu organizējām. Un šeit man ir fotogrāfija no Get Online nedēļas atklāšanas Briselē. Simboliski nedēļu atklāja Eiropas komisāra un digitālās programmas Eiropai viceprezidenta Nelija Krūza, kuru saskaitījās ar numuru 1. Un tas, ko viņa saka, ja mēs visi būsim šajā te online, ja mēs visi pratīsim lietot e-prasmes, tad visai sabiedrībai būs labāk. Un tas ir arī tas, kāpēc Likta kā nevalstiskā organizācija kļuva par vienu no šīm nedēļas organizatoriem un iniciatoriem Latvijā. Tas ir, kāpēc arī Likta piedalās Telecentra Eiropa asociācijā un ir viens no tiem dibinātājiem, ka mēs gribam, lai visa mūsu sabiedrība būtu gaišāka, labāka, atvērtāka un lai ikvienam būtu iespējas izmantot šīs prasmes. Ja mēs runājam par rezultātiem, tad rezultātus mēs varam mērīt skaitļos, un mēs rezultātus varam mērīt izjūtās, pieredzē un pozitīvajās emocijās. Un es varbūt gribētu sākt ar vienu rezultātu, kas bija būtisks jau pagājušo gadu, bet kas vēl būtiskāks ir šogad, tā ir partnerība. Kopā nedēļas organizēšanā Latvijā iesaistījās vairāk kā 200 partneri. Un šie partneri bija visdažādākie, tātad koordinātori jau tik minēts, reģionālām varam, es teikšu, un Likta. Mēs nebūtu neko varējuši izdarīt bez Latelekom, kurš arī šobrīd palīdz šo te pārraidi translēt visā Latvijā, un bez Microsoft, kas atbalsta šo nedēļu visā Eiropā, bez informatīvajiem partneriem. Bet, protams, pats svarīgākais, man liekas, ir reģionālie partneri. Tie ir tie partneri, novadu pašvaldības, pilsētu pašvaldības, bibliotekas, NVA filiāls un citi mācību centri reģionos, kur notiek visi šie pasākumi. Un, kad mēs sākām šo nedēļu, mēs izveidojam Latvijas karti. Viņa bija pilnībā zila. Un tagad jūs redzat, ka zilas saliņas ir palikušas ļoti maz, jo viss, kas ir zaļš, tur visās notiek aktivitātes. Pareizāk sakot, visās šajās zaļajās vietās ir reģionālie koordinātori. Es pieņemu, ka daži, kas mūs skatās un ierauga savu novadu zilu, teiks, nē, es arī piedalos. Bet tad jūs piedalāties, un varbūt mēs par šo nezinām. Ja? Tad atsūtiet mums ziņu, un mēs arī jūs iekrāsosim šajā te zaļajā, kas ir tāda arī cerību krāsa. Mēs esam tiešām gandrīti par šiem te reģionālajiem partneriem. Protams, mums bija arī ļoti daudz nacionālie partneri, un ja mēs runājam, ka šī nedēļa lielā mērā sakrīt ar Eiropas digitālās programmas mērķiem, tad mēs redzam, ka šeit ir tās ministrijas, kas atbild par dažādu Eiropas digitālās programmas mērķu ieviešanu. Mēs redzam, ka ir visdažādākās valsts aģentūras, un katra no tām ir palīdzējusi aptvert savu auditoriju. Bibliotekas, bezdarbniekus, uzņēmējus, stāstīt iedzīvotājiem par veselības pakalpojumiem, lauka atbalsta dienas, kas mums šogad pirmo gadu ir partneris, kas tātad stāstīja par visdažādākajiem pakalpojumiem lauksaimniekiem. Un, protams, arī nozara partneri. Tradicionāli mums visvairāk iesaistījās IT uzņēmumi, bankas, un, kā jūs redzat, arī tās augstskolas, kas nodrošina IT izglītību. Un šis nozara partneru pienesums bija ļoti liels, jo viņi palīdzēja sagatavot gan materiālus, gan vadīt seminārus, gan, teiksim, nākt ar šo savu saturisko atbalstu. Nu, ja mēs skatāmies, kādi tad ir šie skaitļi bez partnerības, tad es skatījos vakarā, es pieņemu, ka šobrīd tā skaitītāja vērtība, ja kāds skatās internetā, ir jau pagājusi uz priekšu. Vakarā mums bija 36 800 reģistrētie dalībnieki. Ja mēs paskatāmies pagājušo gadu, piedalījās 20 000, tad šī izaugsme mums ir diezgan liela. Dzimuma sadalījums ir unikāls, jo visās e-prasmu lietās līdz šim Latvijā ir bijis vairāk sieviešu nekā vīrieši. Es gan domāju, ka šeit šis vīriešu procents mums nāk uz gada ziņā jaunākiem. Es domāju, ka tie būs studenti un skolēni, kas aktīvi piedalījās, bet vienalga šis ir ļoti interesants rādītājs Latvijā, jo visā Eiropā cīnās par to, lai iesaistītu vairāk sievietes, tad mums būtībā, un to zina arī Nodarbinātības valsts aģentūra, mēs cīnāmies par to, lai apmācībās iesaistītu vairāk vīriešu. Tā kā tādā ziņā šis mums ir ļoti pozitīvs rezultāts. Un šajās 3 dienās mums ir arī tādi 2500 dalībnieki, kas nekad pirms tam nebija pieskārušies ne datoram, ne redzējuši internetu. Tas var likties varbūt neliels skaitlis Eiropas mērogā, bet šiem 2500 cilvēkiem tā ir pilnīgi unikāla pieredze.
Ja mēs runājam, kas tad bija galvenās aktivitātes, jo visā Latvijā tika pieteikti vairāk kā 700 pasākumu, mēs viņus ievietējām datubāzē ar meklēšanu, un es pameklēju, kas visbiežāk parādās. Pirmkārt, tātad tiešām aktivitātes iesācējiem, kas tiek nosaukts dažādi, ja? Senioru sērfotāji mūsu tāds ļoti populārs, nedaudz ar smaidu nosaukums. Līdzīgi jūs redzat tiem, kam pāri 50, un man ļoti pašai patika šis te pasākums Paudze paudzei, ko inicēja Izglītības ministrija brīvprātīgo gadu ietvaros, kad jaunieši māca gan vecākus, gan arī skolnieki māca skolotājus, piemēram, kā veidot prezentācijas vai strādāt ar sociālajiem tīkliem. Un man liekas, ka tā ir tāda unikāla pieredze, ko mēs varam arī citiem mācīt. Otrs lielais bloks tā bija iepazīstināšana ar visdažādākiem valsts pakalpojumiem. Absolūti topā bija, kā saskaitīties internetā. Es skatījos, ka gandrīz katrā centrā vai bibliotekā, kur ir dažādi pasākumi, bija arī šis te tautas skaitīšanās. Un kā jūs redzat, uz vakardienu 159 000 bija šīs te anketas aizpildījuši. Bija arī citi valsts pakalpojumi diezgan populāri, dažādi, īpaši vide elektroniskā deklarēšana uzņēmējiem. Arī prēparakstu jauno virtuālo daudz tika stāstīts, un tad bija arī atsevišķi pakalpojumu darba meklētājiem. Nākamās aktivitātes, kur vairāk es pieņēmu piedalījās jaunākā paudze, tie bija dažādi konkursi un sacensības. Teiksim, 3 dienās mūsu prasmu novērtēšanas rīku barometru izmantoja vairāk kā 4000, Lattelekoma virtuālo datoru skolu izgāja vairāk kā 3000, un pats populārākais starp šiem ir portāla Letonika atvērto durvju diena ar testu un sacensību. Es esmu arī ļoti gandarīta, jo mēs visi kopā ar Lattelekam un ar partneriem sagatavojām 10 video sižets par dažādiem pakalpojumiem, un viņi kopš ievietošanas šajā pirmdienā ir skatīti jau vairāk kā 6000 reižu. Man ir arī gandarījums par to, ka arī Likta šajā nedēļā ir ne tikai organizējis visus pasākumus, bet arī uzsākus ko jaunu. Un mēs šajā nedēļā, var teikt, ka neuzsākām, bet mēs izsniedzām pirmos certifikātus tiem cilvēkiem, kas mācījās pēc mūsu jaunā moduļa e-prasmes nodarbinātībai un attīstībai. Tas ir speciāls moduls, kas ir domāts bezdarbniekiem, darba meklētājiem vai tiem cilvēkiem, kas grib uzlabot savu darba situāciju, un šo mums Latvija pasauli ietvaros atbalsta Microsoft Unlimited Potential programmu. Un 7 rajonos mēs šonedēļ izsniedzām pirmos certifikātus. Vēl viens no rezultātiem ir, cik par mums zina. Šis attēls te nav pārāk labs, bet es iesaku jums pameklēt e-prasmu nedēļu 2011. Kādā no internetu meklētājiem. Jūs šeit redzēsiet visu Latvijas ģeogrāfiju. Ja es skatījos, tur bija Limbeža, Ādaži, Maliena, visas iespējamās Latvijas vietas. Te bija visdažādākās organizācijas, sākot ar Latvijas Valsts rādijas televīziju centru, izglītības darbinieku arotbiedrību, zemnieku savienībām un tā tālāk. Tas, ko es interesanti ieraudzīju, parādīja arī Eiropas komisijai, ka šeit mums ir arī mūsu kolēģis, kas strādā Eiropas komisijā un vada e-veselības departamentu, ka viņš ir arī Twitterī uzrakstījis par šo te nedēļu. Ja? Un acīm redzot tas, ka šādu te ziņu ir daudz, tas norāda par to, ka šī nedēļa ir izdzirdēta un ievērota. Kas paliks pēc šīs nedēļas? Šīs ir tikai dažas no pirmajām fotogrāfijām, ko mums ir iesūtījuši no bibliotekām, no mācību centriem, no rajoniem. Es domāju, ka šādas fotogrāfijas mums būs simtiem un tūkstošiem. Un katram no šiem cilvēkiem tas ir ne tikai apgūtā zināšanas, bet arī sociāla pieredze. Un mēs arī no organizātoru vārdā aicinām šīs fotogrāfijas apkopot kopā ar veiksmes stāstiem, un mēs veidosim speciālus albumus, lai mēs parādītu. Jo kādreiz mums ir jāparāda uz āru Latvijā, cik mēs daudz kopā varam. Nedēļa beigsies rīt pēcpusdienā, bet, kā teica Nelija Krūze, katrai nedēļai būtu jābūt Get Online nedēļai, lai visus Eiropas pilsoņus, kas nelieto internetu, kas nemāk strādāt ar datoru, iesaistīt. Un tāpēc arī šajā e-prasmu mājaslapā mums paliks gan materiāli, gan video sižeti, ko tālāk varēs izmantot pasniedzēji, bibliotekāri, skolotāji savām vajadzībām. Un ko es gribu teikt? Lielākais sasniegums ir tas, ka mēs šo kopā esam izdarījuši, ka mēs esam varējuši pastāstīt par to labo, kas mums ir šajā te varbūt netik skaistajos laika apstākļos un varbūt netik labajos ekonomiskajos apstākļos. Un
Es domāju, ka mēs turpinām visu kopā. Nākamo gadu būs atkal, es zinu, Eiropā e-prasmu nedēļa. Un man liekas, ka mēs ar ministriju jau esam runājuši, ka vienalga kāda situācija mēs to darīsim. Paldies, paldies visiem partneriem un veiksmīgu nedēļas noslēgumu. Paldies Mārai. Tagad, ja kādam ir ļoti karsta vēlēšanās kaut ko jautāt, šis ir tas brīdis. Ja nē, tad liktas prezidents Signa Bāliņa noslēgs mūsu diskusiju, un tad būs mazliet vairāk laika. Man ir prieks dzirdēt, ka likta nodarbojas ne tikai ar visām tām zināmajām lietām, bet arī ar Latvijas izkrāsošanu zaļā krāsā. Bet tie 36,000 un 156,000 izskatās, ka tautas skaitītāji mums druski ieliek. Bet viņi ir mūsu partneri. Nu, tad kaut kā jāsavienojās oficiāli. Paldies, Māra.